Hello, my name is Alexandra and welcome to our lesson on health. Mūsu veselību ietekmē vairāki faktori, ne tikai tie, kas saistīti ar iedzimtību, bet arī tie, kas atkarīgi no sociālās un dabas vides. Pirmais faktors ir gaisa elpojums. Saprotams, ka tam jābūt tīram un bez piesārņojošām vielām, vai vismaz tas nedrīkst pārsniegt veselības aizsardzības prasības. Otrkārt, ūdens, ko mēs dzeram, tam jābūt pieejamam un tīram no toksiskiem piesārņotājiem, baktērijām un parazītiem. Ar dzeramo ūdeni ir cieši saistīts arī ūdens, kas nepieciešams, lai nomazgātos un izmazgātu savas drēbes. Lai novērstu slimību, uzliesmojumus un izplatīšanos, ir jāspēj ievērot pamata higēna. Trešais faktors ir pietiekams un veselīgs uzturs. Nepietiekama pārtikas nodrošinājuma sekas ir nepareizs uzturs un bads. Bērnu attīstībai ir svarīgs sabalansēts uzturs. Drošs patvērumu faktors nodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem, piemēram, lietu vai augstumu, kā arī rada drošības izjūta, kas ir nepieciešama veselīgai psihei. Visbeidzot, drošības faktors. Tas ir plašs termins, bet šajā gadījumā mēs to saprotam kā drošu vidi ārpus droša patvēruma. Tas var ietvert politisko stabilitāti, veselīgu sociālo vidi un drošu darba vietu. Citiem vārdiem sakot, tie ir apstākļi, kas neapdraud veselību un dzīvību. Tagad aplūkosim šos faktorus plašāk un to, kā tos ietekmē klimata pārmaiņas. Pirmkārt, tīrs gaiss. Saskaņā ar ASV Nacionālo klimata novērtējumu klimata pārmaiņu dēļ dažās teritorijās palielināsies piezemes ozona slānis vai cieto daļiņu koncentrāciju gaisā. Temperatūras paaugstināšanās un neregulārās lietusgāzes var būt par cēloni biežākiem un plašākiem mežu ugunsgrēkiem, izraisot milzīgu piesārņojumu daudzumu. Tāpēc nav grūti saprast, ka piesārņotais gaiss visvairāk ietekmē plaušas un vispārējos elpošanas ceļus. Dažas no iespējamām sekām ir plaušu funkcijas pasliktināšanās, astmas pastiprināšanās un plaušu vēzis. Papildus tam gaisa piesārņojums var izraisīt arī citas, tās saucamās neinfekcijas slimības. Starp tām var minēt sirds un asinsvadu slimības un vēzi, īpaši ādas, kuņģa un zarnu trakta vēzi. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, neinfekcijas slimības katru gadu pasaulē izraisa 71% nāves gadījumu, un vairāk nekā trešdaļa no tām ir cilvēkiem, kas ir jaunāki par 70 gadiem. 77% no visiem nāves gadījumiem no neinfekcijas slimībām ir valstīs ar maziem un vidējiem ienākumiem. No sirds un asinsvadu slimībām mirst visvairāk, jeb 17,9 miljoni cilvēku gadā, kam seko vēža slimības 9,3 miljoni, elpošanas ceļu slimības 4,1 miljonus un diabēts 1,5 miljoni. Šīs četras slimību grupas veido vairāk nekā 80% no visiem priekšlaicīgās neinfekcijas slimību izraisītiem nāves gadījumiem. Vēl ir droša un tīra ūdens faktors. Mums visiem ir skaidrs, kāpēc tīrs ūdens ir tik svarīgs. Netīrs ūdens var izraisīt veselības problēmas, piemēram, diareju, saindēšanās ar ķīmiskām vielām vai smagajiem metāliem un parazītu, piemēram, zarnu tārpu izplatīšanos, nemaz nerunājot par dehidratāciju. Pareiza higēna ir būtiska, lai apturētu pārnēsājamo slimību izplatīšanos un ar fekālijām saistīto slimību izplatīšanos. Bet kāda tam ir saistība ar klimata pārmaiņām? Tam ir tiešas sekas. Piemēram, sausums, kas izraisa ūdens trūkumu, kad tīrs ūdens beidzas dzeršanai un ēdienu gatavošanai tiek izmantots netīrs ūdens. Tomēr šeit pastāv arī daudz citu grūtību. Viena no tām ir neregulārās lietusgāzes un ekstremālu laikapstākļi. Lai gan lietus trūkuma periodos zeme ir sausa, spēcīgas lietusgāzes laikā ūdens kļūst piesārņots. Cietā un sausā zeme kavē ūdens iesūkšanos un izraisa straujus plūdus. Tie var pārnest daudz piesārņojošo vielu. Ne tikai daļiņas, bet arī mēslojumu, pesticīdus, dzīvnieku izcelsmes atkritumus un, pārpildot kanalizācijas sistēmas, pat fekālijas. Vēl viens faktors ir saistīts ar temperatūras paaugstināšanos, kuras dēļ daudzas ūdenstilpas kļūst siltākas. Šāds stāvoklis padara šīs siltākās ūdenstilpas pievilcīgākas mikrobiem. Visbeidzot, samazinoties ūdens resursiem, agrāk atšķaidītie piesārņotāji, piemēram, ķīmiskie toksīni, mēslojums un smagie metāli, kļūst koncentrētāki. Lielākā koncentrācija būtiskāk ietekmē cilvēku veselību. But also chemical toxins, fertilizers and heavy metals become more concentrated. Higher dosage affect human health more easily.
Klimata pārmaiņām ir dažādi ietekmi uz pārtikas apgādi pasaulē. Pirmkārt, redāki nokrišņi un temperatūras paaugstināšanās var izraisīt ūdens trūkumu un līdz ar to ūdens trūkumu apūdeņošanai atsevišķos reģionos. Otrkārt, invazīvās sugas, piemēram, kaitēkļi var kaitēt lauksaimniecības praksei. Jauni klimatiskie apstākļi prasa jaunus kultūraugu sortimentus skartajās teritorijās. Savukārt neprognozējami laikapstākļi noved pie ražas zudumiem. Šīs problēmas rada jautājumu par nodrošinātību ar pārtiku un līdz ar to arī par pārtikas pieejamību. Ja tās nav, rodas nepareizs uzturs. Nepareizu uzturu definīcija ietver gan lieko svaru, gan nepietiekamu uzturu. Bads galvenokārt skar cilvēkus valstīs ar maziem un vidējiem ienākumiem, un saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem aptuveni 45% nāves gadījumu, kad mirst bērni vecumā līdz 5 gadiem, ir saistīti ar nepietiekamu uzturu. Bērni ir visvairāk skarti, ne tikai viņu neaizsargātības dēļ, bet arī tāpēc, ka viņu pareizai attīstībai ir nepieciešams atbilstošas uzturvielas. Smadziņu un fiziskā attīstība ir saistīta ar veselīgu uzturu. Un garīgā veselība ir vēl viens faktors, kas bieži netiek ņemts vērā. Tā kā pasaulē pieaug iedzīvotāju skaits un samazinās auglīgās augsnes, izredzes nodrošināt pietiekamu pārtikas daudzumu ir biedējošas. Runājot par vispārējās drošības faktoru, aplūkosim globālās sasilšanas tiešo un netiešo ietekmi un redzēsim, ka vistiešākā ietekme uz veselību ir ar karstumu saistītajām slimībām. Karstums var ne tikai izraisīt krampjus un nespēku, bet ilgāk tajā atrodoties var iestāties karstuma dūriens, apdraudot tādus dzīvībai svarīgus orgānus kā smadzenes, sirdi vai plaušas. Tiešā ietekme ir arī negadījumi, ko izraisa ekstremāli laikapstākļi, piemēram, plūdi vai vētras. Dzīvību var laupīt arī krītoši koki, lidojošas atlūzas un straujšs ūdens plūdums. Tomēr sistēma var novērst bojājumus vairākos veidos. Preventīvu pasākumu pret plūdiem vai dzēsēšanas infrastruktūra ir tikai daži piemēri. Uzticama veselības aprūpes sistēma ir būtiska vispārējai drošībai. Tomēr visi šie aspekti ir saistīti ar lielām izmaksām, tāpēc mazāk attīstītās valstis kopumā ir neaizsargātākas. Pastāv arī netieša ietekme, piemēram, zoonotisko slimību izplatīšanās. Piemēram, hantavīrus, ko pārnēsā grauzēji vai citas slimības. Zoonotiskās slimības ir slimības, kas sākotnēji izplatās starp dzīvniekiem, bet vēlāk no tām saslimst arī cilvēki, kā tas ir noticis ar COVID-19 gadījumā. Lai gan nav pierādījumu, ka liecinātu par COVID vīrusu saistību ar klimata pārmaiņām, globālā sasilšana kopumā veicina zoonotisko slimību izplatīšanos. Pie zoonotiskajām slimībām pieder arī pārnēsātāju izraisītas slimības. Pārnēsātāji darbojas šādi. Teiksim, cilvēks vai dzīvnieks ir slims, un to sadzeļ vai sekošs slimības pārnēsātājs. Ja šis pārnēsātājs pēc tam iekodīs vai iedzels citam cilvēkam vai dzīvniekam, pastāv liela iespēja, ka arī tas inficēsies ar šo slimību. Malāriju, tropu drudzi, dzelteno drudzi un zikas vīrusu pārnēsā specifiski odi, bet encefalītu ērces. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem katru gadu vairāk nekā 700,000 cilvēku mirst pārnēsātāju izraisīto slimību dēļ, no kuriem vismaz 400,000 mirst no malārijas. Pirms nākamajā slaidā tiks plašāk izskaidrot klimata ietekmi uz zoonotiskajām slimībām, ļaujiet apgalvot, ka tas viss stipri ietekmē cilvēku garīgo veselību. Savukārt, sekundārā ietekme, piemēram, politiskā nestabilitāte un ienākumu zudums saistībā ar klimata pārmaiņām var radīt papildus spiedienu uz garīgo veselību. Pievērsīsimies zoonotiskajām slimībām un sāksim ar malāriju. Tā ir vislielākā ietekme no visām, jo tā izraisa vairāk nekā 400,000 nāves gadījumu gadā. Pasaules veselības organizācijas lēš, ka 2019. gadā pasaulē bija aptuveni 229 miljoni saslimšanas gadījumu. Malārija ir parazītiska slimība, ko izraisa plazmodija, vienšūnas organismi un pārnēsā anofelīnu moskīti jeb malāriju odi. Pārsvarā no cilvēku uz cilvēku. Pēc inficēta malāriju oda dzēliena upurs kļūst par saimnieku plazmodija parazītam, kas savukārt inficē aknas. Pēc pāris dienām infekcija izplatās uz sarkanajām asins šūnām, un tad sākas stiprs drudzis, kas var izraisīt nāvi, ja tas netiek ārstēts.
Iepriekš nebija vakcīnas pret malāriju, bet 2019. gadā sākās jauna produktu izmēģinājuma fāze. Vakcīna RTSS ir paredzēta, lai novērstu aknu šūnu inficēšanos, īpaši maziem bērniem. Grūtības iegūt vakcīnas pret malāriju ir saistīts ar dažādiem faktoriem. Pirmkārt, parazitāras slimības stipri atšķiras no vīrusiem, un vakcīnu radīšanai ir jāizmanto citas tehnoloģijas. Vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka cilvēki, kas galvenokārt cieš no malārijas, lielākoties ir jaunatīstības valstu iedzīvotāji, un tādējādi viņiem nav finanšu līdzekļu, lai atbalstītu daudzus pētījumus par šo tēmu. Ir vairāk veidu, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt zoonotisko slimību izplatīšanos. Pirmkārt, daudzās teritorijās ir potenciāli vairāk slimības pārnēsātāju vairošanās vietu. Lielāks lietus daudzums veido tiem piemērotas nelielas ūdens tilpes, kur dēt olas, un sausuma dēļ cilvēki var sākt uzkrāt vairāk ūdens pārtikas vajadzībām. Daudzi slimības pārnēsātāji ir posmkāji. Tās ir ektotermās sugas, kas nozīmē, ka tās pašas nesilda savu ķermeni, bet ir atkarīgas no apkārtējās vides temperatūras. Tas nozīmē arī to, ka tās ir ļoti jūtīgas pret temperatūras izmaiņām. Globālā sasilšana, tostarp augstāka ūdens un gaisa temperatūra, var izraisīt ne tikai slimības pārnēsātāju izplatīšanos iepriekš augstākajos reģionos, bet arī lielāku slimības pārnēsātāju aktivitāti. Līdz ar klimata pārmaiņām plašāk izplatās arī citas zoonotiskās slimības, kuras nepārnēsā slimības pārnēsātāji. Klimata pārmaiņu dēļ daudzi dzīvnieki migrē uz piemērotākām teritorijām. Sugas, kas citkārt būtu dzīvojušas atsevišķi, satiekas, un šie kontakti var izraisīt vīrusu izplatīšanos. Turklāt līdz ar klimata pārmaiņām daudz dzīvnieku var sākt meklēt patvērumu cilvēku apdzīvotās vietās. Kā piemēru var minēt Zviedriju, kur hanta vīrusa izplatība 2007. gadā sasniedz ievērojumu kāpumu. Tas bija tajā pašā gadā, kad siltāka laika dēļ neizveidojās pietiekami liela sniega sega, kas aizsargātu rūzganās mežstrupastes. Zviedrijas iedzīvotāji ziņoja, ka slazdos noķerto rūzgano mežstrupastu skaits ir lielāks nekā parasti. Pieaugot inficēto grauzēju ekstrementu daudzumam, palielinās cilvēku inficēšanās līmenis. To infected rodent excrements, the infection rate in humans rose. Atgriezīsimies pie faktora, kas attiecās uz drošu patvērumu. Kopā ar drošu patvērumu trūkumu klimata pārmaiņas ietekmē cilvēku veselību vairākos līmeņos vienlaikus. Lai gan mēs esam redzējuši, kā tas var ietekmēt veselību, patvērumu trūkums pats par sevi var saīsināt situāciju, vēl vairāk pakļaujot cilvēkus iepriekš minētajām problēmām. Plūdi un vētras var iznīcināt mājokļus, un klimata pārmaiņu sekas var apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu dzīvošanu noteiktos reģionos. Turklāt šo seku dēļ radītā migrācija daudzos veidos apdraud veselību. Piemēram, iedomājieties par briesmīgajiem apstākļiem bēgļu nometnē Lesbas salā Grieķijā, vai par cilvēkiem, kas ziemas laikā salst mežos pie Polijas robežas. Tāpat nav reti gadījumi, kad vidusjūrā noslīkst bēgļi, kuri vēlas nokļūt Eiropā. Ja vēlaties uzzināt par to vairāk, mēs esam iekļāvuši 2 rakstus sadaļā Ieteicamā literatūra šīs nodarbības beigās. Visi iepriekš minētie riski ir tikai vispārīgi. Ir tik daudz konkrētu problēmu, ka mēs nevaram tās visas nosaukt. Piemēram, palielināt lauksaimnieku pakļaušanu pesticīdu iedarbībai invazīvo sugu kontrolas dēļ. Visneaizsargātākie pret klimata pārmaiņu ietekmi ir bērni un vecāku gadagājumu cilvēki, jaunatīstības valsts iedzīvotāji un bezpajumtnieki visā pasaulē. Mēs jau esam noskaidrojuši situāciju, ka bezpajumtnieki ir pakļauti karstumam, augstumam, sliktiem laikapstākļiem un citiem riskiem, piemēram, slimībām. Bērni un vecāka gadagājuma cilvēki ir neaizsargāti gan tāpēc, ka viņu imūnsistēma nav tik labi attīstīta un nav tik spēcīga kā pusmūža pieaugušajiem, gan arī tāpēc, ka viņi bieži vien nespēja par sevi parūpēties. Jaunatīstību valstu iedzīvotāji ir pakļauti lielākam riskam infrastruktūras, kā arī vājākas veselības aprūpes sistēmas dēļ. Bieži vien sievietes ir īpaši neaizsargātas patriarchālo sistēmu dēļ. Vēl viens svarīgs faktors ir tas, ka lielākā daļa jaunatīstības valstu atrodas pie ekvatora, kur klimata pārmaiņas vissmagāk izpaudīsies kā pārtuksnešošanās un sausums. Is that most of the developing countries are situated around the equator, where climate change will strike the hardest in form of desertification and droughts.
Viens no būtiskākajiem risinājumiem, kas palīdzētu aizsargāt mūsu veselību no klimata pārmaiņām, ir mazināt globālo sasilšanu, lai temperatūra paaugstinātos pēc iespējas mazāk. Ir milzīgs saraksts ar klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, sākot ar enerģijas ražošanu no atjaunīgajiem avotiem un ilgtspējīgu transportu, patēriņa samazināšanu kopumā un siltumnīca efekta gāzu samazināšanu, zemes lietošanas mērķu izmaiņām un daudziem citiem faktoriem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Tā kā pašlaik nešķiet, ka mums izdosies sasniegt izvirzīto 1,5 grādu pēc Celsija mērķi, un faktiski mēs jau tagad dažādos veidos izjūtam klimata pārmaiņu ietekmi, ar klimata pārmaiņu mazināšanu vien nepietiks, lai sevi pasargātu no gaidāmās krīzes visā pasaulē. Tāpēc ir jāveic pielāgošanās pasākumi. Daži piemēri ir pretplūdu aizsardzības infrastruktūra, piemēram, aizsprosti un ūdens aizturēšanas zonas, uzlabot ūdens un atkritumu apsaimniekošanu vai modernas lauksaimniecības metodas, kas ne tikai dod lielāku ražu, bet arī saglabā augsnes kvalitāti. Pārtikas atkritumu daudzuma samazināšana varētu ievērojami palīdzēt nodrošināt pasaules iedzīvotājiem pārtiku, savukārt zaļā infrastruktūra var palīdzēt saglabāt ūdeni, kā arī nodrošināt dzēsēšanas efektu apdzīvotajās vietās, ja tā ir integrēta. Ekstensīvā lauksaimniecība var palīdzēt aizsargāt biotopus, taču vienlaiks tā ir mazāk produktīva nekā tradicionālā lauksaimniecība. Visā pasaulē ir jāpalielina izpratne par klimata jautājumiem un jāpārliecina politikas veidotāji pieņemt jaunus tiesību aktus par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Lai stātos pretī sagaidāmajiem izaicinājumiem, būtu ļoti liederīgi attīstīt un uzlabot veselības aprūpes sistēmas un veselības aprūpes infrastruktūru plašākā mērogā. Šis saraksts nebūtu nav pilnīgs, taču tas var sniegt ieskatu un kļūt par sākumu dažu iespējamo pasākumu izstrādei, lai nepieļautu, ka klimata pārmaiņas pārāk smagi skar cilvēci. Vēl domājot par zoonotiskajām slimībām, atcerēsimies, ka Covid-19 mūs visus ir turējis spriedzē kopš tā globālā uzliesmojuma 2020. gada sākumā. Tas ir viens no globalizētās pasaules simptomiem. Cilvēki vienas dienas laikā spēja aizceļot no viena planētas gala uz otru. Lai gan pieaugušie kontakti starp cilvēkiem krasi pātrina slimību izplatīšanos, globalizācija piedāvā arī lielas iespējas. Pētniecība nekad nav bijusi tik ražīga kā šodien, pateicoties globālām darba grupām un bezgalīgai informācijai internetā. Vai pastāv kāda saikne starp Covid-19 un klimata pārmaiņām? To nevar droši apgalvot, taču, kā jau minējām šajā nodarbībā, klimata pārmaiņām ir saikne ar zoonotiskajām slimībām kopumā. Pēdējo 2 gadu laikā esam novērojuši, ka veselības aprūpes sistēmas visā pasaulē faktiski nav sagatavotas tādu slimību uzliesmojumiem kā koronavīruss. Ir vēl tāls ceļš ejams, lai pārdzīvotu līdzīgus gadījumus nākotnē. Mūsu visu interesēs ir novērst vēl vienu pandēmiju, tādēļ jāsamazina saskarsme ar savvaļas dzīvniekiem līdz minimumam. Turpretī civilizācijas izplatīšanās dabiskajā teritorijā samazina attālumu līdz savvaļas dzīvnieku dzīvotnēm, veicinot inficēšanos ar zoonotiskajām slimībām. Daži soļi, lai nākotnē tos novērst, būtu savvaļas dzīvnieku dzīvotņu saglabāšana, nelikumīgas tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem pārtraukšana, kā arī politikas izmaiņu ierosināšana, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un plānotu sabiedrības veselību. Mums jāmācās no savām kļūdām. Ieskatieties ieteicamajā literatūrā un uz tikšanos nākamajā nodarbībā.